Sveiki! Šodien Kapitāla īsajos stāstīņos stāsts par Apple TV. Kas tāds ir un ko ar to var darīt? Tad lūk, lai tā vienkārši izstāstītu, kas tas ir, mēs varam teikt, ka tas ir tilts laipiņu starp jūsu televizoru un iTunes ekosistēmu, un otrā puse tā ir laipiņa starp jūsu datoru, vai jūsu iPadu, vai jūsu iPhone, vai jūsu iPod Touchu un jūsu televizoru vai, teiksim, projektoru. Ja jūs domājat to Apple TV izmantot uzņēmumā, tad ar lielu ticamību tā ir komutācijas ierīce jūsu konferenču zālē, kas dos iespēju jūsu viesiem vai jums pašiem pieslēgties pie projektora, vienkārši neslēpot nekādus vadus. Čiks čaks, un mēs varam prezentēties. Tātad, Apple TV, kas mums īsti nepieciešams? Protams, pati Apple TV, kura nāk komplektā ar tālvadīs pultiņu. HDMI vats, televizors, elektrība un vadu vai bezvadu internets. Tālāk, pirmais, ko mēs darām, mēs pieliekam Apple TV pie elektrības un slēdzam to iekšā. Nākošais solis, pievienam to pie sava visticamāk mājas bezvadu interneta tīkla. Kad tas ir noticis, mēs varam sākt to lietot. Iedomāsimies, piemēram, ka mums ir iPads, kurš ir tajā pašā bezvadu tīklā kā mūsu Apple TV. Ņemam, vai nu nospiežam divas reizes homepogu vai visi pirksti uz augšu, un lūk, mēs redzam, mēs varam izvēlēties Apple TV. Un, teiksim, ja mēs gribam redzēt arī tieši spoguļu attēlu, to, ko mēs redzam ekrānā, tas ir uz televizoru, mēs ieslēdzam mirroring, proti spoguļu opciju. Kas notiek? Mēs redzam, ka mūsu ekrāns ir redzams televizorā. Līdzīgi arī, ja mums ir dators ar macOS 10.8, proti Mountain Lion operētā sistēma, un mums ir Apple TV, viss, kas jādara, lai mēs to, kas redzams ekrānā, redzētu mūsu televizorā vai mūsu projektorā, ja, teiksim, tā ir konferenču zāle, ņemam, augšpusē nospiežam tur, kur ir AirPlay mirroring ikoniņa, izvēlamies Apple TV un lieta darīt. Viss, kas ir redzams mūsu datora ekrānā, būs redzams arī uz projektora ekrāna vai televizorā. Protams, ka Apple TV mēs varam izmantot arī kā pastāvīgi ierīci. Respektīvi, ierakstāmies savā iTunes kontā un skatāmies un klausāmies visu, ko esam iegādājušies. Tāpat arī, ja mēs mūsu mājas datorā ieslēdzam home sharing funkciju, tad ar Apple TV mēs tiekam iekšā mūsu iTunes mediatēkā un skatāmies un klausāmies, ko mēs gribam. Kā arī, ja reiz mēs izmantojam savu televizoru vai savu projektoru, lai rādītu ciemiņiem vai pašiem sev, savai ģimenei fotogrāfijas, mēs varam pieslēgties savam fotostream. Respektīvi, skatīties bildes, kuras esam kopīgi visi sastrādājuši. Ja nu ar pašradītāju saturu vai paši iegādāto saturu mums ir pamaz, tad mēs varam tikt klāt arī YouTube un Vimeo video vietnēm, kā arī podkastiem un interneta radio. Tāds bija mūsu stāsts par Apple TV. Ja patika un interesē, lūdzu nāciet, mēs labprāt parādīsim un, protams, arī pārdosim.